Vai esi dzirdējis par purva būtnēm maldinātājiem? Toksiski cilvēki ir tādi paši maldinātāji. Lēnprātīgi un ar dažāda kalibra smaidu viņi pārraksta tavas robežas. Toksiski cilvēki vienmēr grib vienu – ietekmēt tevi pēc sava scenārija, aizvilināt pa maldu taku, novirzīt no mērķa, paraudāt par savu sāpju uz tava pleca, iztērēt tavu vērtīgo laiku, nokritizēt paveikto, apstādināt pusceļā, iegalvot tev to, ka tas nav tā, kā tas izskatās, vai arī piesavināties to, kas ir tavs. Toksiski kolēģi vienmēr panāk vienu. Tu pazaudē ceļu un pazaudē pats sevi. Stop! Apstājies! Ieelpo! Tu neesi ne purva upuris, ne purva būtnes projekts. Tu esi tu. Ko darīt? Starp citu, toksiski kolēģi izmaksā ļoti dārgi, un izcila vadītāja uzdevums ir aprēķināt šīs izmaksas. Bet, kamēr viņš rēķina, cik tas maksās, tavs uzdevums ir noteikt tavas robežas. Jo robežas tas nav egoisms, tas ir pašcieņas jautājums. Tā ir teritorija, kas ir brīva no purva maldinātājiem. Tā ir teritorija, kur dzīvo tavs un mans miers. Darba vidē miers vairs sen nav greznība, jo tā ir normālība. Pirmais robežstaps tavam mieram tiek iezīmēts ar vienu vārdu – nē. Atnāc uz labotības konferenci un tu uzzināsi, kādas būtnes dzīvo tavā purvā, jā, un saņemsi personīgo robežu plānu.